Šitas točna ir. Ir. Čau visiem šodienā. Nu ko, varbūt var redzēt, esmu nedaudz nodedzis. Tas ir tāpēc, ka neesmu mājās. Esmu Tenerifē, Spānijā. Un šoreiz būs nedaudz savādāks Copes videoklips. Mēģināsim noķert kaut ko savādāku, savādākā veidā. Negluži zivs un negluži ar spinningu. Mēģināsim atrast kādu astoņkāju, tad jau tālāk pastāstīšu, kā tas darās, bet principā staigāsim beiguma laikā gar krasta līniju un akmeņainās vietās meklēsim, kur tad tas astoņkājs ir paslēpies. Foršu skatīšanos. Mums te papajaug. Tās visas ir siltumnīcas, šitajā ir papaja, pie okeāna pārsvarā siltumnīcās ir papaja vai banāni. Jā. Tās siltumnīcas ir kāpēc? Tāpēc, lai nosargātu no mitiem. Jā. Saule neik. Tos astoņkāji, viņi nāk ārā. Sēž. Ir arī tā, ka tu skrejošas viņu ieraugi, bet tas ir ļoti reti. Tas vienkāršākais variants. Jā. Bet viņi ieslēpjās basēnī. Tāds garīgi rīņi. Tad neuzminēt. Bet, lai saprastu vismaz to ideju, tā. Smuks saulrietis būs. Jā. Parasti ziemā viņš ir tur. Tad viņš koši okeānā iet. Tagad pagriežās. Bāzes iet šeit. Mēs vēl kamēr saule ir, varam pats paiet uzstāvēt. Ko tā, jūs arī gatavojat viņu vai pārdod? Nē, es tā priekš sevīm un čomai atbrauc. Tas man tāds firmas ēdies. Jā. Cik ilgi jāgatavo, bet pagaidīsim. Jā, to mums jāsaplāno nākošreiz. Ūdens, sīpols, burkāns, sāls, pipars, laurulapa. Uzvēri, ka tas viss vārās. Viņi 3 reizes piemērcē. 45 minūtes. Tad tu ņem ārā un dari, ko tu gribi. Viņš to struktūru dabūjis. Tad ir vai nu grīlē, vai nu mērcītē, vai nu salātu. Bet viņu var jau ēst tagad tādu vārītu. Naturāli. Mums šeit virtuve ir tagad šajos apartamentā. Nepavēlts, cits saka 7, cits saka 10, 14, 10. Klimatiskās zonas. Te tāds visvairāk tūkstošiem, tāpēc, ka mazāk ir nokrišņi. Tā kalnos es braucu arī sēņot. Ir gailenes un ir bekas, gailenes pārsvarā. Tas ir Montaņa rokas, mums kāpiens kāda bijušais vulkāns, kas ir uz salas kādi 300. Vispār jau visi nācis ārā un vārījies miljoniem gadu apakaļ. Te arī kā savu citu planētu. Un te mēs nākam līdz iekšā, kad ar Jā. Vislabākais. Tur, tad šeit, kad vairāk jaudas, tad līdz tam stūrim. Jā. Rifi kādi arī? Nē, šitāds, kad zem ūdens, un apaudzes ir tādiem, dziļāk tur atkal ir smilšaināks vairāk, bet tur smilts tur atkal jau to zivju baigi, nav viņas tur pie krasta vairāk uzsvērt. Vispār astoņkājas atļauts medīt pie pušas? Tur ir tā, kad kaut kādi tur tie mēneši, kad nevar. Nē, lai ar harpūnu ietu, tad man vajadzēja iziet ārsta komisiju. Un tad tikai man pārdevot atļauju. Jā. To arī vajadzētu Latvijā ieviest, ja mums tāda nav. Tikai mašķirēšanas karte nopēc un viss. Bet ir ļoti maz ūdenstilpes, kurās atļauts. Ļoti maz. Nē, tad jau arī. Te ir tāda karte, ka tu tajās pludmalēs nevar, tur arī ir karta aplikācija, ka tu atver arī. Vispār tur Nē. Es lukturus arī paņēmu. Jā. Tev ir žebērklis vai tev ir gumīņa? Nē, man ir žebērklis, tad man ir āķis un tad man ir vēl tāds nolaustā vecā bulta no harpūna. Jo tad, kad ir brīžiem tā, ka viņi ielien un esi to harpu ar to žebērkli netiek iekšā, tad es viņu bakstu, mocu un tad viņš lien ārā. Interesanti. Un viņi principā šitajās te, kas ir palikuši? Tādos, jā. Jo vairāk viņš atkāpjās, jo tev lielāka platība.
Tagad ir riktīgs bēgums. Uz robežas. vairāk pa vidu. Izveidība nav tik liela, bet murēnas ir. Jā. Tās viņām baigi ciet āda. Citu šauj viņas, kaut kā baigi parasti. Tur lai gar bultu šaut. Tas 8-kājs to tinti spļauj, vai ne? Arī. Jā. Un tā tinte, viņa, principā, tad no ādas arī neatmazgājas, vai? Nē, nav tik tā. Nav tik tā. Iesim no sākuma bez lukturīša, tā vēl nav tik tums. Aha. Tad tāds gafiņš, ar ko izvilkt ārā. Tāda ir. Tāds maziņš. Viņš bez... ir atskabarga. Ir maziņš. Bet tā atskabarga nav tik svarīga. Un šeit tu liksi kaut ko? Nē, lai vienkārši tiktu šaurā ejā maziņš. Viņi jau ir ielien šitādā. Tu viņu vienkārši izkacini ārā. Es viņu kacinu ārā. Jā. Es pēc tam šito netiek iekšā. Tu te viens tāds mednieks? Ir vēl. Ir vēl, jā. Bet nē, ir viena Japāņa sieviete, tā pa dienām nāk. Un viņai atkal bišķiņ cits viņai ir. Te viņai piesiec tā kā tāds balts, tāds tipa kalmāra veidīgs. Tad viņa ar viņu iemāna. Māna un tad tā. Un piemēram, te ej jau fotam. Viņi tur... Tik mazāk būtu nē, bet... Jā. Bet apmēram. Viņi parasti ieslēpjas kaut kur. Ieslēpjas un sēž un tādu arī medī. Sev laika. Jā. Vai nu vienkārši citreiz dēļ un pārvietojas viņu tāds stāvot. Bet viņi jau baigi tā kā familiārs pielāgojas. Šito redzi. Viņš izlien un uzreiz grib malku prom, ja? Nē, drīzāk grib dziļāk ieslēgt. Aha. Skaņa viņam netraucē, ka mēs runājamies? Jūrasēži. Jā, arī gatavo viņus? Ne šitāds, bišķi lielāks. Jā. Bet ko tur gatavot, tur jau viņus tikai pārgriezt un paskatījies, ka tos ikriņus var dabūt. Jā. Bet šitiem, man liekas, tā cita zorga. Aha. Vai nu nebija tas laika, Jā. Tad arī vairāk vajag. Krabīši? Krābīši tos gan es ir tāds nopietnāks, ka paķert izvārt kā. Jā. Ja viņš tur ir, te jau viņš ar to savu ķēpu met ārā. Aha. Pa laikam klausies, lai neatnāk kāds lielāks vilnis tevi neapkārt. Jā. Šitā staigā, cik reiz hop, ej, un viņš nebija tāda vilni, viņš tā kā izpār. Jā. Principā ir divi momenti. Jāierauga, un pēc tam veiksmīgi viņš jāizpēr, lai viņš neieskrien kaut kāds vilni. Un statistiski gadās, ka arī nesanāk dabūt. Jā. Vajag tā acis jāplašā. Citreiz ar čomiem laižu. Blin, nu kā tu ieraugi? Es saku, laikam es ietrenēju. Jā. Tu neesi nereiz nekur noķēris, ja? 8-kāji? Ne. 8-kāji neesmu. Arī murēniņas kaut kur šeit var būt. Esi gatavojis viņas? Man baigi garšo īstenībā. Jā. Jā, viņas viņam tāda trekna kā līnim kaut kas, nu tāds. Tas 8-kājs ir liels izmēros parasti šitādās vietās? No, 300, 400, 500 gramiem. Skatiet. Pirmais loks. Jā. Jūras ezis. Tā naktī viņi tad vairāk lien ārā, jā? Viņus arī vieglāk ieraudzīt. Jūs vienkārši to lukturīti uzspīdi. Jā. Šitie pliemeži rēdami lapas saucās. Viņi iekšā ir tāds kā, es nezinu, kā Jā, to iekšiņu ņem ēd, jā? Un tad viņu šitādā veidā uzliek uz pannas, apcep, viņš izdod tādu šķidrumu un tad ar tiplociņu citroniņu izpaks tā. Jā, interesanti. Daudz ko ēst nav, bet... Delikatese, jā. Šeit izskatās smuka bedrīte. Kaut kas. Es domāju, kaut kas tāds violetīgs, bet viņš šāds tumšs vairāk uz melnu, jā?
kā ir ar tām vietiņām, ja pieņemsim, mēs tagad tur izskatām, nu neredzam. Viņš gadās, ka iepeld un pēc pusstundas. Šitā, tu pat vari, varbūt viņš tu sēž, bet kaut kur dziļāk. Tu nāc, viņš pēkšņi izdomājas palīst ārā. Tas nenozīmē, ka mēs nosteigām, ka viņu te nav. Mēs ejam vēlreiz, var atkal vienīgi. Šitādas dziļākas bedres jau ir lielāka iespēja, ka tur kaut kas sēž, vai ne? Vai tā nav? Nav atkarīgi. Tāda likumsakarība nav bijusi. Arī atkal nav, jā. Nav tāda. Pat liekas, citreiz šitā tā kopliekas, reāli nevar būt viss iela. Jā. Tā kā nenozīmē, ka lielāka tā Basēniņš, jā. Jā, basēns, ka lielāka ir. Un jo lielāka tas basēns, jo tev viņu pēc tam grūtāk arī tikt klāt. Ir 8 kājas. Jā. Jā, ieraudzīju. Tikai man laikam žeberkli tavu vajadzēs. Tas tausteknis nebija pārāk liels attiecīgi. Jā, varbūt viņam viens maziņš, ja? Šeit te. Tu lien ūdenī, pofiks, ja? Lien, es domāju, ka Redzi? Tā kā šeit te. Tagad grīļojās ūdens. Viens tausteknis spīd. Jā, šeit es laikam neredzēšu neko. Šis ir zemūdens lukturis. O, ir 8 kājas. Ir. Vo, šitas. Šitas točna ir. Nē, šļāds, es domāju, uhtī. Uj, kā viņš spirinās. Viņš ielīd apakšā. Nē, paga. Viņš uzšpļāva. Šeit ir. Tur te. Jā. Redz, kā tikko gājām, nekā nebija. Viņu uzreiz celt augšā vajag, ja? Tu skaties. Jo es viņu ielaidu atpakaļ ūdenī, lai viņš nešļāktu, un viņš pieķērās pie akmens uzreiz. Tagad jāpagaid, vai nomierinās. Šito var mērkt ūdenī? Lukturi nē. Šitas nav zem ūdens. Šitas nav. Pat uzdūru viņu. Uzdur man viņu sanāca. Te viņam tā alas tādas normālas, es saprotu. Es saku, viņi varbūt brīdi pilns ar viņu. Te principā sanāktu, te jāies viņu uzdur, es viņu uzreiz ceļu gaisā, ja? Ja tev sanāk. Mīksts kaut kas bija. Viņam principā, ja viņš jūtās, ka viņš nevar nekur mukt, viņš vien ārā. Ir kaut kā daliņa viena. Kāds. Nu, kā viņš tur ielīda? Nē, viņi jau baigi arī. Labi, cerams, ka arī vēl pamatīt. Bišķi īsāku pat prasās to pagalīti. Īsāk, ka tu nevar... es sapratu, jā. Nu, lai kaut kur Es jau parasti ieraugu, bet jau es zinu, ka, Tu viņu ar šito nemaz nemauc, ja? Tu viņu... Ja viņš ielien tā, tad jā. Tā nē. Viņš jau bija šeit, viņš gāja, un es viņu pacēlu uz augšu. Labā, redz cik ārā. Jā. Parasti viņu var pēc tam dabūt ārā no tā paša cauruma, ja? Un kā kuru reizi. Ir. Vēl viens. Ir. Gan vajag, acīm. Bāc, bet viņš mani aizķēra. Es nevaru pagriezt. Šeit viņš ir.
Viņu vajag. Es ar šito nevaru dabūt viņu ārā. Es viņu mēģināju. Jā, ir. Nu, davai, ar šito roku? Tā, pagaidi. Tūlīt. Mēģināsim. Nē, pagaidi, kā es viņu gribu ar roku. Ar roku dabūsi? Domāju, Nu, pamēģini. Pīdini man, lūdzu. Tāds normāls. Ohoho, smukiņš. Izmērā labs. Viņu vienkārši noķer, ja? Labais. Juhu! Ir. O! Vajag maziņš? Kā iesēt? Jā. Es varu viņu dabūt ar roku mēģināt? Vienkārši viņu gribu pabaigt. Aha. Es domāju, viņš baigi nav lielai. Neizskatās smuks. Domā? Jā. Nē, izskatās līdzīgs tam iepriekšējā. Nu, arī pats cīkot. Lai viņš lien ārā, ja? Nu, mēģini, jā. Ko viņa kā čūri? Tā, lai izskatās nav baigi. Tur izskatās dziļa bedra. Baigi. Jū. Taču baigi izskatās, ka nav tik. Tu viņu baksti. Jā, nu tu sajūti, ka mīkstumiņš, tad tu viņu sāc kacināt. Viņš tad droši vien sāk sāpēt. Klausies, te ir izskatās. Oho, baigi. Te ir izskatās, jā. Principā tādā situācijā laikam uzreiz viņu vajag. Nu, es neizstājos, ka tik cieši. Nu, jā. Tu viņu pat nejūti, ja? Nē. Viss ciets te ir visur. Nu, jau 3 esam redzējuši. 2 uzdūruši, 1 pakacinājuši, 1 ir kabatā. Rekur izskatās kīt. Paskaties, tas ir viņš? Rekur. Vai tā ir jūras zvaigzne? Redzēji? Pakaciniši. Kaut kas līdzīgs jūras zvaigznei pēc arī tev. Bet nu pamēģini šeit te pakacināt. Tagad neredzēs. Tad tā zvaigzne arī bija. Redrīta laba. Jā. Tātad uzlikām vārīties ūdeni, sīpols, lauralapa, pipari un sāls. Uzvārīsies, tad liksim iekšā 8-kāju. To laiku mums viņš kaut kādā veidā ir jāsatīra. Es nezinu, kā tas darīsies. Artūrs teica, ka kaut kā viņu jāizvelk otru pusi. Kā to izdarīt, nav mazākās jausmas. Nu, šitā izskatās, šī laikam ir tā tinta. Kaut kā tā izgriezām. Mēs visus sūdus. Nu, izskatās jau diezgan tīrs. Principā šis te viss paliek. Nu, laikam tā. Es ceru, ka visu esmu sapratis pareizi. Visu esmu izņēmis. Galva palikusi, taustekļi. Vai uzliksi taimeri? 45, nu, ņemot vairāk, ka tas ir mazāks, viņš šeit 35 jā. Un aiziet. Laižam peldē. Nu, tad pēc 40 minūtēm skatīsies, kas te būs sanācis. Paliek ciets momentā. Nu, labi, atgriezīsimies pēc 40 minūtēm. Tas jau ir 35 minūtes. Viņš tāds ritīgi mīksts palicis. Sākumā es ieliku varīties.
Un žritīgi kā gumija palika. Un tāds ciets. Es nevarēju saprast, kas pa vainu. Un tagad es pēc 20-30 minūtēm eju, un viņš katru reizi ir šķidrāks, mīkstāks paliek. Un lasīju, ka viņš esot gatavs tad, kad dakša viegli iziet cauri. Nu, es tā saprotu, ka tagad man diezgan viegli iziet, es baigi nepiepūlos. Skatās mīksts. Nu, mēģināšu drusciņu nogriezīšu un pagaršošu. Nu, ko? Bēlē izskatās ļoti garšo. Nu, garšo. Ņem saulīti. Ņem šito. Šitā viņš izskatās nedaudz baisi. Bet mēģināsim. Ar dakšu arī ļoti labi var sadalīt. Piegarša tādā gaļīga. Kaut kāda mīdija ar vēzi. Tās mazās mīdijas. Kaut kas līdzīgi garšo. Baigi interesanti. Krietni mīkstāks kā citur esmu ēdis. Garšīgi. Es pieļauju, ka būtu vēl garšīgāk, ja viņus sacept. Izolīt un tad sacept, jā. Un visu kaut kādi ieteikumi ir, kā viņus pareizi vārīt. Un to, ko es neizdarīju, ko es pēc tām uzzināju, ka vajadzētu darīt pāris reizes iemērkt iekšā ārā, izņemot tad tie taustekņi viņam vairāk saritinās. Bet tas nekādā veidā garšu neietekmē. Un, nu jā, sāli ieteica bērt pēc tām, ko es izdarīju pirms tām, lai būtu mīkstāki. Nu, kaut kā tā, šodienai šo vlogu mēs finišējam un forša pieredze. Nedabūjām ļoti daudz tos 8-kājus, bet patestējām, paskatījāmies, kā šeit Tenerifē viņus ker un pastāstīja arī, kā viņus gatavo. Ir garšīgi, ir interesanti. Man kaut kas asociējās ar vēržu keršanu. Tu meklē, labies, kārtīgi pieeja klāt un tad dabū kaut kā viņu ārā. Nu tā, tiekamies citās reizēs. Čau!